Tā, rakstās, laikam rakstās. Atstutēju pret puķi, tāpēc, kad nav kur citur atstutēt. Tātad, sveiki TikTokā visiem maniem sekotājiem. Nav jau te vairāk gan kam sekot, es jau te tagad ļoti reti parādos, bet nu šoreiz es vienkārši nevarēju neuztaisīt video. Tas man bija jāizdara obligāti, tāpēc, ka es jums gribu izstāstīt kaut ko interesantu. Nu, TikToka visādiem te vidzikiem tagad man vairāk nav laika, nu, tikai tik, cik vakaros pašķirstīt dažādus vidzikus pašai pirms miega, kā miega pasaciņu paskatīties. Un, jā, ar to arī sākās mans stāsts. Vienu vakaru šitā te šķirstot, es uzgāju vienu video, kur vīrietis stāsta par to, kā viņi tepat Latvijā ražo visādus preparātus no sarkanās mušmieres. Nu, pagaidat, kas tūlīt teiks, fūj, sarkana mušmiera tā ir rinde, tā ir rindīga, kas tad te noindēt grib? Nu, nē, protams, ka tā nav. Sarkanā mušmiera īstenībā, kāpēc mani tas video uzrunāja, jo es jau kaut kad sen biju dzirdējusi par sarkanās mušmieres ārstniecības iespējām un kā, un kad ļoti daudz ko var izārstēt, bet nu tā īsti es nezināju ko un kā, un te lūk vīrietis stāsta, TikTokā ir profils organicshoplatvija.lv, nevis, nu jā, organicshoplatvija.lv, tieši tā, visu pareizi pateicu. Nu, es te vēl lejā būs uzrakstīts, un sāku kaut kā skatīties, man uzlaica viens video, otrs video, un es ļoti ieinteresējos, mana iekšējā balss man pateica, ka man kaut ko tādu arī vajag pamēģināt. Kas mani uzrunāja, ka vīrietis pats ar šiem preparātiem, ko viņi ražo, ir izārstējis psoriāzi, kas principā nav izārstējama, tikai jāpārstējama, un cik daudz vispār visu ko foršu tur, viss, kas ir labs, jo var pat atkarības izārstēt. Alkohols, cigaretes, nikotīns un pat narkotikas īstenībā. Nu, tam es vispār visam ticu, un tāpēc, kad nu, ir labs tik tiešām, tas ir labs, to es izmēģināju pati uz sevis. Tagad es izdomāju, ka man vajag, es pasūtīju tinktūriņu, šitādu te tinktūriņu sākumā, jo ar to arī esot jāsāk. Tur, nu, paskatīsieties video, tur ļoti forši, ļoti daudz ko jaunu var uzzināt, tur ļoti forši visu izstāsta, var pat pakonsultēties, var zvanīt, var rakstīt, es jau esmu pakonsultējusies, tur visu ļoti korekti, ļoti saprotami, visu uzraksta, apstāsta, kas un kā. Un tā tad vēl ātrumā pirms šī visa es gribu izstāstīt, kā man ir uzlabojusies. Kas ir man uzlabojies? Tā tad sāku, kad es lietotu to tinktūru, pirmais, ko es ievēroju, man uzlabojās miega kvalitāte. Ja es naktī cēlos, tur pat 2, pat 3 reizes, tad tagad ir tā, ka es vakarā nolūstu, tikai no rīta pamostos, visu nakti noguļu, vispār neko nedzirdu, nekādus trokšņus apkārt, kas man notiekās. Tad es no rīta, kad pamostos, man nevajag modinātāju likt, nu vēl uz 5 minūtītēm, nu vēl uz 5 minūtītēm, tā nāk miegs, ne, es atveru acis, un viss, un es veļos, un ceļos un veļos, nav tā, kad gribās vēl pagulēt, ir, ko viņš arī pats minēja savos video, kad, ja ir kaut kāds dzīves apnikums, apātija, nav enerģijas, tad tas viss arī uzlabojas. Un tik tiešām es jau, nu, palietojot, es īsti nezinu, 4, varbūt nedēļu palietojot šo tinktūru, man tik tiešām uzlabojās, man vairāk enerģijas parādījās un uzlabojās. Garastāvoklis ir tā, ka, nu, var smieties no rīta līdz vakaram. Nu, es jau tā esmu
tāda, zini, hahatuška, bet, bet, te es vēl vairāk dubultā es te varu tagad smieties. Bet, ne, tik tiešām ir tā, kad ir garastāvoklis un ir tāda forša sajūta. Un vēl kas man liekas, ka man ir, to es gan baigi nevaru apgalvot, bet man liekas, ka man pat drusku ir redze uzlabojusies, jo vienu rītu pamostoties man bija tā, kad man pie acīm bija tādas kā strutaini tādi kā izdalījumi. Un, karoči, man liekas, ka tur no manis tādas šļuras sāka nākt ārā, tur, sāka viss tīrīties. Tad man ir hroniskās iesnas, laikam tās ir hroniskās iesnas, es nezinu, jo man īsti nepalīdz nekādas pilieni, nekas, tur baigi, ja ir ļoti trakas iesnas, tad ir vienīgais antibiotikas, bet pat cik man tās iesnas ir tik bieži, ka es nevaru antibiotikas lietot tik pēc kaut kādām 2-3 nedēļām, jo man kāds caurvējiņš vai kā druscītiņ pasalst kājas, tā ir cauri, viss man ir iesnas, man ir šeit viss ciet, un palietojot šo tinktūru, man tur tādi labumi, pēdiņās, protams, nāk ārā. Karoče, es jūtu, ka visādas šļuras nāk ārā, un ar to es nemaz neapstāšos, es tur pakonsultējos, ko vēl varētu lietot, tā kā ļoti visiem iesaku apskatīties, uzmeklēt organicshop.latvija.lv, lejā te atstāšu, apskatīties, un jūs noteikti izmēģiniet šos preparātus un redzēsiet, mainīsies, kaut kas mainīsies 100 punkti uz labo pusi. Nebaidaties dzīvē izmēģināt kaut ko jaunu, it sevišķi kaut ko tādu labu, kas, jai Bogu strādā. Tā kā visiem novēlu visu to pašu labāko, lai visiem veicās, lai visiem forši, tā tad vēlreiz organicshop.latvija.lv, apskataties, tur ir telefona numuriņš, tur viņiem ir mājaslapa sava, un visu var rakstīt, prasīt, jautāt, visu jums atbildēs. Tik tiešām labi produkti, tepat Latvijā ražo, un ko vēl es aizmirsu pateikt par saprātīgām cenām. Nav nekādas kosmiskās naudiņas jāmaksā, cenas arī ir ļoti saprātīgas un pieejamas ikvienam. Tā kā, lai jums visiem veicās, un tad jau varbūt kādreiz atkal uz kādu video tikšanos. Atā!